Vai mums vajadzētu sekot arī dievbijīgiem cilvēkiem, vai sekot Kristum vien? Ļoti labs jautājums. Apostuls Pāvils vairāk kārt savās vēstulēs saka, sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Dzenieties man pakaļ, tā kā es dzenos pakaļ Kristum. Atdariniet mani, tā kā es atdarinu Kristu. Un, protams, ka Jēzus Kristus ir mūsu vienīgais patiesais lielais gans, mūsu glābējs un lielais meistars, kuram mēs gribam līdzināties. Bet vai tos cilvēkus, kuri iet mums pa priekšu, kuriem ir Dieva vārda skaidrība, kas mums to var skaidrot un parādīt šo patiesības ceļu, lai mēs to labāk saprast. Gal galā Dievs ir iecēls, Kristus ir iecēls arī draudzē kalpotājs, lai svētos sagatavot kalpošanas darbam. Svētais gars ir mūsu skolotājs, bet Dievs lieto arī cilvēks, lai mums labāk ļaut izprast viņa vārdu un dzīvot paklausībā viņam. Kad mēs skatāmies uz cilvēkiem, kur patiesi ir atstājuši visu, lai radikāli un patiesi sekot Kristumu un darītu to, ko Dieva vārds saka, ne tikai par to runātu, tad tādiem mums vajadzētu līdzināties. Un kāds teiks, Pāvils, apostuls Pāvils, viņš tomēr tiešām bija īsts Dieva vīrs, un viņš tā varēja teikt, bet vai tad mēs tā varam teikt, vai šodien Latvijā ir kāds tāds, kas tā var teikt? Pāvils kādā vietā viņš arī saka, Filipiešu vēstulē, viņš saka, dzenieties man pakaļ, un citiem, kuri tā dzīvo, ņemiet tos par paraugu, ņemiet tos par piemēru. Un tāpēc es gribu teikt, neesi viens no tiem ticīgiem kristiešiem, kuri sēž dīvānā un skatās online kaut ko kāds cits dara, kur kāds cits par kaut ko stāv, iestājas, stāv par veselīgo mācību, atmasko maldus, sludina un dzīvo to, ko Dieva vārds saka. Kļūst arī tu par to, jo tā nav radikāla ticība, tā ir patiesa ticība. Ja tu patiesi seko Kristum, tad tu atstāsi visu, aizliegi sevi un staigās viņam pakaļ un dzīvos paklausībā viņa vārdam. Tāpēc neesi dīvānā sēdētājs, dzīvo šo kristiešu dzīvi un kļūst arī pats par patiesu Kristu sekotāju, kas tu līdzinies kādiem, kuri iet tev pa priekšu, kur rāda tev to ceļu, maksā to cenu, seko Kristum un skaties, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Sekosim Kristum, bet es arī šodien, kā Pāvils, saku, es neesmu pilnīgs, bet es saku, sekojiet man, atdariniet mani, dzenaties man pakaļ, tā kā es dzenos pakaļ Kristum, un lai tas kungs mums uz to palīdz.